Audumu uzlikšana sēklisko līdz krēsliņam. Esam izmazgājuši. Mazgāju sietiņu maisā. Kur visu vienu. Es ieteiktu likt vienā šādā maisā vienu daļu vai autokrēslu, vai skulpu, vai sēžamu daļu. Nemazgāt ļoti daudz un nepārslogot veļas mašīnā vienu tikai daļu mazgāt. Nevajag visu uzreiz salikt kopā. Tad arī efektīvi izmazgājās. Nu, sāksim ar šito daļu. Malcam šeit virsmu. Jāskārto ir apkārtama līkumam. Tas ir svarīgi. Viņš ir visam šitam līkumiņam jāuzliek ir. Nav viegli, bet ir jāizdara, lai būtu blūdsaudums. Izvelkam šito ārā. Šeit kaut kur, lai nepaliek. Un otrai arī uzliekam visam te apkārt līkumiņam. Kur te tam līkumiņam tā arī tīk. Smuki. Sakārtojam šito. Šitiem te mēs sākam ar leizdaļu. Un tad braucam uz augšu audumu un ieliekam iekšā. Izlaižam cauri sīksnu sprādzi, cauri šitai spraugai, un tad arī pēc tam audumam izlaižam te cauri. Tā, šitos mēs piesprādzējam paredzētajās vietās, spiedpogā. Tā, spiedpogas būs tomēr uz šitā audumiņa. Tās tad mēs varēsim šitos pielikt. Neko. Tagad tad sākam ar šito grūtāko. Tā, pam. Šitais nāks uz apakšu. Pārliekam šitā te pāri. Pāri visam, kur ieliekam šitajos iekšā. Pāris drošībņās. Tas tāds grūtākais variants ir, jā. Un tad sākam, uzcelt arī uz lai mums ir augstāk. Sākam ar šito. Iestiprinam. Šeit par iekšpusi šito te audu, jo viņam ir jānonāk uz otru galu. Ar šito malu liekam, lai mēs tiktu uzlikt uz spiedpodziņām. Redzat? Šeit. 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 3 gabalos.
Šeit mēs sakārtojam maldumu. Šeit šito strīpu iekšā ieliekam. Mums arī šeit kā prasītos, arī lai viss ir glīti. Te ir jābišķi, ko paņemties, lai šitos viss saregulētu. Tagad mums ir tas pats variants, kā bija šitam pirmajam audumam, jāatliek šitam riņķī. Tas, tad mums te lejas daļā ir jāiespiež poga šeit, lai redzēt. Un tad kur te būs šitā auduma, kur iestiprināt. Otram tāpat izdaram. Šitā uzliekam to plasmasu riņķi. Iespiežam spiedpogu šeit. Atkal otrā pusē pirmā auduma. Šitam jāatrodās lielam, jāatrodās šajā pusītē, priekšā pirmam audumam. Tālāk tad mēs liekam šitajam galgalītim virsū. To citreiz neuzliek pareizi, jo viņš ir regulējumais, viņam ir ar šito te daļu arī jāliek. Virsū izlaižam tā cauri viņiem sīkstumus. Tālāk jau viņā jūs sapratīsiet, tad ir jāizlaiž cauri, lai šitais uzrakstīns ir cauri sīksām. Šeit uzliekam mīkstumiņus gatavs. Paldies par video!